Nu ko, Faņģi, otrais rauns? Otrais rauns. Abra, tev ir jāsaka kaut kas labs par stobru. Jā, tikai labas lietas par stobru. Stobru, un tev būs jāsaka kaut kas labs arī par abru. Es vispār tikai labas lietas saku. Super, mēs jau dzirdējām, jā. Dizī, protams, arī žūrijai ir jānovērtē, cik labi viņi teiks labu. Dizī ir gatavs? Ir gatavs. 3, 2, 1, abra, aiziet! Neaiziet. Akapella vai... To daļu būs. Mēs sapratu, cik var arī teikt slikti un tomēr labi, tikai trausmīgi labi. Opiņā, abra arī beatbox man. Būs arī beatbox betlā. Abra būs arī beatbox, rekord. Dizī, aiziet! Sveiks, stobri! Man patīk tavi joki, skaisti skaiti, bet viss kārtībā. Bļāviens, nu es tulīt nosarkšu, okei. Labi, es skatījos pagājušajā gadu vienu video, nevēlējos rādīt pie vienam pirkstu video. Es pamanīju, kur cilvēks nopietns, mazliet noklust, redzēju tas stobrs. Un es redzēju, viņš nevis daudz ielēja, viņš repam ieiet ar alternatīvu pieeju. Viņš pamēģināja kaut ko citu, un viņš atrada jaunu visumu. Stāstīt joks caur freestyle bārsmām, un es redzu daudz cilvēku, kas pārstāja. Daudziem cilvēkiem vienkārši sākās, cilvēki, kas vienkārši grib pazust uz mājām. Stobrs viņiem paliec tikt, jo zini, ko dažiem paliek slikt, kad daudz citu cilvēku lamājas daudz, kā piemēram reiz viņam lamu vārdu kaudzes tik augstas, bet stobrs sevi attīsta, es to redzu, es redzu viņa acīs, viņš mani pazīst, un redz, tu mani paņem, vecīt, tevi rāda viss. Kameras aiziet, un mēs to jūtam, pateicos YouTube'am. Opijā! Yes! Abra! 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 Tā. Izlaidāmies arī savējās ārā. Uz to var tev ir, kas sakrājies kaut kas labs, ja, par abru. Viņš teica, ka viņš tevi pazīst. Viņš teica daudz ko labu. Jā, un tur ir tuvāk mikrofonu. Jā, paldies. Jā, nav problēma. Dizī! 3, 2, 1, aiziet! Jā, abra mani pazīst, abra mani atzīst. Viņam patīk tas, kas patīk, un viņam patīk arī varbūt satīt vai iedzert un lasīt. Viņš ir ļoti izglītots, viņš ir vienkārši izstāstot, jūs visus pavilcis un arī manī. Viņš ir skaists, viņš nav kā es sūdu maiss, viņš ir svaigs, tā kā gaisma, spožs kā fotons. Viņš nav čūska, viņš nav pitons, es esmu maz gnīda, es esmu tritons, un viņš nekad nesprauž batons. Viņš vienmēr skaista patiesību un stāsta patiesību ar sirds atklātību. Viņš pārņem visu Rīgu ar rīmju, visu vārsmu radītu noskaņu. Viņš pārstāv brīvību un emociju. Punktiņus es pielieku, es salieku, es spēlēju šahu un dambreti. Tagad tu mani tik augstu uzmeti gaisā, jā, debesīs, un stobru un abru tur atpazīst. Pie Pētera vārtiem, jā. Stobrs! Nu ko? Bet mēs centāmies izbeigt šo, bet laikam nesanāks. Tomēr 30 sekundes slikts. 30 sekundes? Slikts par otru. 30 sekundes. Okay. Otrādi! Iņjaņ pagriežās. Iņjaņ apgriežam otrādi. Mazo lapsiņu. Jāsaka, ir sliktu. Un tagad 30 sekundes sliktais. Laižam akapellā? Laižam akapellā. Varam laist akapellā. Starp citu rečitatīva turnīrs, kur arī notiks akapellā šovakar Pulkvedis. Labi. Labi reklāmiņa. Tāks. Labi, tātad jūs uzņemat laiku, kad sāku, jā, pie maika. Akapella, jā. Uzņemam laiku pie maika. Jūs dzirdat manus vārdus, es dzirdu daudzas vārsmas, cilvēki pazūd, cilvēki citus daudzas pāri, piemēram, stobrs, viņš uzskata, ka vispārējie ir kropi, cilvēks ar egocentrismu sevi, viņš domā, ka ir devīgs, bet es redzu viņa apscisu, viņš veido sevi, viņš ir narcis, iedomājies, ka viņš domā par visu augstāk, salicis visas savas domas augstākā plauktā, visi uzskata, ka cilvēks ir marionete, veci, tu lēnāk, tu mazākā marioleci, un zini, tu nevari aizsniegt. Paldies! 30 sekundes abra. Starti. Nu ko? Dāmas un kungi, stobrs! Stobra ir jāsaka kaut kas nelabs.
Es sapratu, jā. 3, 2, 1. Поехали. Abrakadabra, un tu pārvērsies pa čali. Švabra, tev nav izglītības, tev nav darba, tu esi pļāpu darba, tev patīk daudz runāt, un man vienkārši galvā sāka parādīties drūmas reakcijas, tev ir visas kritušās tavas akcijas, hokus pokus piedrāžu tādus lohus. Yo, ģipa number one, nē, tu esi tukša muca, kas tālu skan. Real gangsta shit, you can eat a Moby motherfucking dick. Un viss! Tas ir viss! Stopē! Man tagad ir skaidrs, man ir skaidrs, kas vislabāk patīk Stobram. Nolikt otru. Jā. Turcija hashtag algebra gurķis ledustē. Izklausās pēc labas Holivudas filmas. Gurķis Turcijā. Aiziet tā! Ok. Edavārdi, pusfināls. Dizī, gatavs. Edavārdi, gatavs. 3, 2, 1, pusfināls. Otrais, aiziet. Jā, es it kā pēc izglītības esmu geogrāfs, bet es nezinu, kur bija Turcija, bet popik, es zinu, ka tur bija, un kad es taisīju selfijas, bet man vienalga, varbūt es pat tur nebiju, bet es tāpatās ieliku hashtagu, un tagad visi zina, Edavārds, tas ir labi. Pēc tam es aizgāju mājās, un man bija mājas darbs, un zini, kā man uz kājām svars liels, kad man vajag pildīt algebru, bet man vienalga, es vienkārši maucu un peru tālāk. Pēc algebras es gribu aiziet nedaudz paēst, un zini, kā man ir tāds kā gurķis mājās, es to iebāzīšu mutē un pastāvēšu kājās, bet nekas daudz arī par to sarunājās, un tas ir baigi labi, bet es to spēju, esmu augstāks kā ledustēji, un zini, kā Edavārds skilu demonstrēju, un es to daru, man ir necils spējas, bet es to daru, un es cik spēšu, kad es pamodīšos rīt no rīta, es izdzeršu savu ledustēju un pieduršos pie bīta. Paldies! Porno zvaigzni. Porno zvaigznes un Krokšs labi iet kopā. Un Stīvs arī, protams. Ļoti labi. Nu ko, pastīsimies, ko Reis izlobīs no šiem vārdiem. Kāds stāsts savirpināsies vārdu tecinātājam. Dizī! Reis! 3, 2, aiziet! Man šīs dienas piedzīvojumi, klausies, vecīt, Vecīt, es gāju uz Geto Games, man bija Krokša kājās, pasūtīju visus mājās, bet zin ko, man palika augsts, tāpēc tagad Nike ir kājās, sarunājās apkārt kāds, bet es satiku porno zvaigzni, viņa zini ko, man prasīja maizi, zin ko, es viņa iedevu Rolexu, zini ko, es no viņas nokodos keksu, zin kas pēc tam es to dabūju seksu, zin ko, pēc tam man bija Stīvs krāns, bet tagad zin ko, es esmu tā kā banāns, zin ko, es esmu tā kā Krievs no Kanādas. Jūs taču zinat to, reāli zinat to, čali zinat to, vienkārši tie ir mūsu dēli. Īstenībā tagad apkārt visi mēmi, bet zini ko, tagad vispār būs visi ļoti traiski. Zini kāpēc, tāpēc, ka porno zvaigzne Lisa and Christy Mac, bet zini ko, man vienkārši nav six-pack, bet zini ko, tik un tā man viss kārtībā, patiesība manā prātā porno zvaigzne aizgāja zārkā. Reis! Labi, iespridzina pirmajā raundā, pusfinālā. Nu ko, paskatīsimies, kas notiks otrajā, Edavārdi. Tev bija laiks padomāt, ko tu vari teikt labu par Reisu. Tur ir tik daudz ko labi teikt, man liekas, pēc šitā te panta. Šī! Nu ko, lūkosim. Disku šokejs ir gatavs? Ir. Edavārdi ir gatavs. Jā. 3, 2, 1, aiziet! Jā. Tas ir Reis, vai jūs varat uztaisīt troksni Reisām?
Jā, tas ir Reis, viņš ir baiga labs čaus, viņam baiga labi sanāk, un viņam tas sanāk, kaut gan viņš izskatās ļoti zaļš, un viņš ir Reis, bet viņš nav pēdējais, mēs ar viņu kopā tērējam daudz naudas, mēs nopērkam Naikus, viņam tie patīk, viņam patīk firmas zīmes, un tāpēc viņš ir ļoti izskatīgs, un zini kā viņa arī disi mīt, bet viņš to nedarīs, viņš bikses rīt arī jauns nopirks par šo Ghetto Games naudu, un zini kā, kad viņš skaita, man ir baigā bauda, un zini kā, vienkārši vai tā tauta tevi sapratīs, es tevi sapratu, vecīt, man patīk tavs skepons, un zini kā, tu esi kā Edžons, tikai nedaudz labāks, es nezinu, vai tev tik labi vēl sanāks, bet es ceru, es tev vēl teiksim, un zini ko tu vēl man teiksi, es ceru arī labas lietas, bet ja nē, man vienalga, es tev paspiedīšu roku, un mēs būsim draugi, mēs tīrīsim draugus kopā, tos mazgāsim, līdz tie būs tīri. Paldies! Eda vārdi! Pēc šī tev vēl vairāk ko teikt labu par Edu. Ok, davai, Woo! 3, 2, 1, aiziet! Zini, ko mans niks ir Reis, viņš ir tik skaists, es tikko palikšu gejs. Es palikšu vienkārši nepareiz, varbūt greiz, bet zini, ko mans reps nevien nepārsteidz. Zini, ko laikam atnācais šeit, laikam naudas nav, laikam kabats tukšs, bet zini, ko tavs rīms ir ļoti skaistas. Zini, ko atkal pornodaizens gaistas, zini, labi, mazliet atpisos, bet tajā pašā laikam mazliet, labi, vienalga par to, man nav algas, varbūt jā, varbūt arī tomēr ne, tu neesi bijis pati benē, esi diezgan slavens, esi normāls reāli čuvaks, paldies, ka neesi tāds kā smilga upļudaks, zini, ko tu neesi tomēr tāds, paldies par to, paldies par tavu mūziku, zini, ko es tagad arī viņu uzliku, gāju prom, pazaudēju savu domu, bet es zinu to, ka tu netēlēji to lomu, man patīk vēnes uz tava kakla, man patīk, kā tu reāli visu to dari, zini, ko tu tagad reāli samulsi, manā skatienā tu tagad izkusi, visi kārtībā, tu piekusi, bet zini, ko tas ir reāli forši. Es ceru, ka tev reāli būs Porsche. Yes! Pirmajā pusfinālā sākam sliktu 30 sekundes a cappella. Mums ir vajadzīgs temerīts. Saki, kad? Ko? 3, 2, 1, aiziet! Jā, šito džeku sauc Reis, viņš pēdējā pantā uzvedās kā? Gejs. Un zini kā, nav tā, ka es to izdomāju vai it kā stāstu, viņu jau simbolizē zilā krāsa. Un zini kā, es skaitu ļoti pieticīgi un ļoti akurāti, bet es nevaru teikt viņa niku, jo tas ir lamu vārds. Un zini, kad es runāju, tad izsprāk stumbas. Vecīt, es atnācu tevi iemest grozā kā bumbu. Un zini kā, es neatnācu pēc naudas, man nevajag tos centus, man nav intereses par tiem. Es atnācu uz Ghetto Games pēc burgeriem, jo man vajag nedaudz pārēst. Yes, sir! Eda vārdi! Mēs jau izvilkām nedaudz 5 sekundes vairāk, es gadīju, ka būs kaut kāds panču tur burgeris. Burgeriem, atnāc pēc burgeriem. Lai iemestu viņam, un tad aiziet. Bet viņam vēl 5 sekundes pieliekam klāt. Jā, viņam 35 sekundes. Aiziet, Reisiņ. Kāds jāsaka? 3, 2, tagad. Tu izskaties kā sieviete pat ar īsiem matiem. Es esmu īstenībā viņu sapēdis. Tagad es esmu tavs Ahilēja papēdis. Vienalga par to, vecīt, tu pats esi gejs. Pofik to, ka tu esi reāli Eda vārdi, ka tu nodarbojies ar seksu, tu savu sievieti spārdi. Tu esi reāli vulgārs. Vecīt, tu ekonomēt, bankrotēsi kā bulgārs. Vienalga par to, vai cheeseburgers vai burgerīts. Vecīt, zin ko, tu esi gluži tā kā lukturīts, skaists ļoti, ar saviem blīkšķu panija zobiem, vecīt zin, ko ar saviem vienkārši robiem. Paldies! Man patīk, ka viņi var nolikt viens otru, pēc tam pastāst, vecīt, tu labi man noliki par tiem zobiem, tieši tā arī ir. Jā. Tā. Mēs izvēlējāmies cilvēkus, lai kaut ko aprakstītu. Ja kaut kas slikts ir, neņemiet to ļaunā, jo arī viņi, kad aprakstīja viens otru, viņi pēc tam piegāja viss kārtībā, bet es zinu, ka tu sagatavoji jau bišku kājas, tā kā es tāpēc pabrīdinu. Ja kas var sagatavot atbildes rīmes un tā. Jā, starp citu, mierīgi. Nu ko, skatītāji fināls! Jau vajag būs šeit Grīzīmkalnā. Foņa! Eda vārdi. Gatavs? Jā.
Tagad gatavs. 3, 2, aiziet! Fināls! Oh, shit! Un visi, kas ir no 3-1-3, 3-1-3. Ok, klausies. Vecīt, tu izskaties viegls kā frisbijs. Tu izskaties tā kā Rons Vīzlīs. Man baigi patīk tava jaka, viņa izskatās no īstas ādas. Un zini kā, man arī liekas bīstami tādi džeki kā tu. Ja tevi satiktu uz ielas, tad es skrietu prom. Un tu izskaties pēc meitenes, kuru mani aizstāvētu. Ja man uzbruktu, un zini kā, es pēc tam aizkadrā bēgu, kad ieraudzīju tevi, jo izskatās, ka tu man iedosi ar bitu pa kāju. Bet man vienalga, es ceļu hip-hopa māju, un es aicinu tevi tajā iekšā. Tu izskaties kā hipsteris, un tiešām varbūt tu tāds esi, varbūt tevi plašu maitas mājās, bet zini kā, sarunājās cilvēki apkārt un dzer vīnu pie tevis, bet nekas, es esmu piezemēts pie zemes un nejūtos labāks par jums trīs. Tu izskaties pēc tevi, tu izskaties pēc mātes, tu izskaties pēc dēla. Es saku jums visiem pīs, un jūs ļoti labs pāris, un man nav citu vārdu. Vārdi! Uzliek latiņu finālā! Visu! Nereāli! Jā, labi. Nu ko, šobrīd tu izvēlies 2, es 1. Sāc. Tā, čelas kapucītē, melnā. Nāc šur. Jā. Aiziet, Andžejs. Tā, Renčik. Renčiks. Opā! Aiziet, Tu zināji, ka viņš apstājās, jau gaidīja. Jā, viņš stāvēja īstenībā tur, viņš iznāca. Jā, varētu mani, lai viņš noraksta man pečēm. Jā. Te būs labs. Un pats reāli līdzīgi esat. Renāri, Jā. maziņais, rekot zilā cepurītē. Jā. Un... Jā. Hey, come on. Hey, let's go. Ļoti labi. Laba doma, bet nenāks. Šodien tas būtu ļoti labs kontrasts. Tā. Atkal es kādu saraudināju. Vairāk es, kad pienāc klāt. Mums vajag dāmu, ja? Mums vajag dāmu. Jā, mums vajag vienu dāmu. Varbūt var kopā māmu nākt ārā. Nāks mazais? Mamma nāk. Būs grūti. Man liekas, būs grūti šīdien te. Grūti būs? Man tā liekas, jā. Nu, tādā ziņā vai atstājam. Nē, mums ir 3. Es saku, ja būs labi? Mums ir 3 cilvēki. Mamma Mums ir 3 cilvēki, bet bērns ir, nebūs, nu, saprot, bērns ir bērns. Nu, skatoties kāds bērns, bet tas ir maziņš un māmas tauta, tāpēc paldies liels, bet mēs paņemsim kādu dāmu, reku, es pieņemsim redzu, reku tur. Ar puķītēm? Ar brillītēm. Brillītēm? Jā, ar brillītēm. Jā, tā, kur šobrīd ķermeņa valodā saka, ka viņi nenāk. Tas когда мы в клубе чиксы танцуем, город знает, с кем мы тусуем, встречались прямо из Москвы. Straight from Damascus! Pantera nāc nu šu! Es tev uzšu! Nāc ārā! Aplaus! Nāc! Nu jā, vienīgā problēma, ka tur blakus ir draugs. Tas ir nopietnis, ka tur stoprā varētu arī izsist kāds stopru. Draugs darīja? Viņš tā. Davai! Ej, viņš ir noliks! Ai, nu kas? Kur mums tāds labs sievišķis ir? Faņķīgi, tu meklē, ja? Es arī. Ausies, bēg, visas blondās. Kur ir? Blondā, vai? Parāda, kāda ir. Nav, kas tur ir. Tas ir labi. Augšā ir labs materiāls. Jā. Arī, vēl nav pantēriņa. Nākam ārā, reku, tu nocels tavu Raimonds. Raimonds šeit tuvāk atrodas nekā tai tribīnē. Nu jā. Ļoti labs kadrs. Dāmīte. Reku, brillītēs. Jā. Ļoti labi. Aiziet. Aplausi! Labinieks. Nu ko? Man liekas, ļoti labs trio. Ļoti labs trio. Nu. Atkal tevs māte un dēls. Jā. Rimī krāvējs, piena īpašnieks un hipstere. Nu, labi, okei. Mēs esam gatavi! Aplausi! Bet, nu tas pats, jā. Neņemiet tū pie sirds.
Bet, ja kas arī iespārdien. Dizī! 3, 2, 1, stobrs! Fināls! Tevi čības naik, man arī tādas vajag, tad es izskatītos smuki un es noteikti sev uzpumpētu rumpi. Tevi šorti Latvijā, tev noteikti iesmuguras stāv, tavs draugi mafija. Tev arī Adidas, man arī Adidas, ne es, ne tu, mēs neesam pīdarās. Un šis bija pagrieziens neliels, viņš bija krass, un arī modeles, jā, lasa nevis grāmatas, bet pudeles. Redzu rūtainu kreklu, tu noteikti varētu skaitīt arī repu. Krūtas skedas, es nokritu no Andromedas, jā, es esmu pilnīgi kosmisks, es palieku drastisks, ļoti atvainojos, es vienkārši tagad izlokos, no apvainojumiem es tagad pieduros. Smukas brilles, man patīk kartupeļi, karbonāde un kas, jā, dilles. Ļoti garšīgi, panti, ļoti smaržīgi, aromātiski, ļoti praktiski šie 3 cilvēki. Viņi ir skaisti, viņi ir pārāki. Paši par sevi. Ok, es tagad sākšu tā kā māku un zini, varbūt es nesavākšu baigos aplausus, bet es varu tevi apraut, varu apkaut un zini, kā pēc tam visi aptaurētie cilvēki skatīties tev acīs un zini, ko viņi tev sacīs, tu pasaki man. Kas te tagad skan? Skan jautri muzoni, man uznāca melnie gruzoni. Jā, kā no fudzona stobrs izlīdā, viņš ir traka amēba. Jā, zivs vimba, līdaka, tā tev kāju nokādā un ko tā darīja? Tālāk, man gribas skaļāk, man gribas blāvāk, izplūst pazust, es nevinēju, es zaudēju, es sadarēju uz 100 latiem. Nē, tagad ir eiro, un es dejošu sambu, kur Rio de Janeiro, jā. Vecīt, tas, ka tu zaudēji, tas nav tik traki, jo 200 eiro tie ir 20 lati reāli. Tāpēc mums nav ko tagad darīt, aiziesim kaut kur un varēsim parīt geto burgeri, par kuru joprojām es sapņoju. Es par viņu repoju un tagad es arī gribu viņu dabūt. Es nopirkšu kādus 2 par to naudu un pēc tam es tos baudu. Dāmas un kungi, tā ir māksla!